Šonedēļ 1. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības Universitātē norisinājās Azemetologu svētki. Azemetologu svētki ir Latvijas Lauksaimniecības Universitātes piederības, patriotisma, draudzības, lepnuma un prieka svētki. Tā izsākumu meklējam jau 1968. gada rudenī. Toreiz pirmkursnieks pirmo reizi uzrunāja viņa ekscelence Latvijas Lauksaimniecības Universitātes patrons Azemetologs. Šogad Latvijas Lauksaimniecības Universitātes zinību vīrs, azemetologs 45. reizi Jelgavas pils pagalmā aicināja iesoļot jaunos studentus, lai tie mājas uzdevumā, priekšnesumā par tēmu, jo augstāk mērķē, jo tālāk tiek, rādītu savu atraktivitāti, pašaizliedzību un saliedētību. Kā ierasts pirmais šova elements pirmkursniekiem sacenšoties atjautībā, bija savu dekānu ieviešana Jelgavas pils pagalmā. Lauksaimniecības fakultātes dekāne Zintu Gaili studenti ieveda milzu piena pakā. Savu goda vietu uz skatuves viņi ieņēma govs pavadībā. Īpaši izcēlās Meža fakultātes studenti, kas dekānu Dagni Dubrovski ieveda zirga ratos, un galu galā zirga pajūgā svinīgi ieveda arī pašu azemetologu. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte var lepoties arī ar divām izteikti studentiskām korporācijām, kurās apvienojas tikai studējošie puiši – Ventonija un Fraternitas Imantika. Savukārt Latvijas Lauksaimniecības Universitātes rektors Juris Skujāns pils pagalmā tika ievests retro motociklu blakusvāģī. Rektors svinīgi visas dalībniekus iepazīstināja ar azemetologu. Viņš jau 45 gadus vērtē jūsu sniegumu un ir ļoti bargs, bet tādā pašā laikā ļoti godprātīgs. Un tā kā sniegums ar katru gadu pieaug, tad arī pauvu skaits pa šiem gadiem ir krietni pieaudzis. Tā kā ir par ko jums cīnīties. Azemetologs apgalvo, ka Latvijas Lauksaimniecības Universitātes nosaukumam ir savs atšifrējums. Jūs esat izvēlējušies Latvijas labāko universitāti. Urā! Jūs, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pirmā kursa studenti, turpināt pirms 150 gadiem Latvijā iedibinātu tradīciju tiekties pēc jaunām zināšanām augstākajā izglītībā. Jūs esat izvēlējušies universitāti, kura nākošajā 2013. gadā atzīmēs savas augstākās izglītības 150. gadu jubileju. Arī urā! Pirms uzsākt sacensības studentus iesildīja Latvijas Lauksaimniecības Universitātes jauniešu deju kolektīvs Skalbe. Griežamies pa labi, paklapējam, griežamies pa kreisi, paklapējam, griežamies pa labi, paklapējam, griežamies pa kreisi, paklapējam, rokas sāniski un ejam visi uz priekšu. Vēl vairāk sāniski, liekam priekšā augstām durmiem un visi ejam uz priekšu un visi ejam atpakaļ. Griežamies pa labi, cik var. Lauku inženieru fakultātes studenti dziesmas Satiksimies Jelgavā pavadībā cēla jaunu mītavu.
Sociālo zinātņu fakultātes tēls krāja noderīgas zināšanas. Pārtikas tehnoloģijas fakultātes superpāris uzcēla dzirnavas un sasniedza savu mērķi, bet lauksaimniecības fakultāte norādīja, ka ir jāuzdrošinās sapņot. Meža fakultātes priekšnesums sākās ar lielo sprādzienu un tukšu pļavu, kas vēlāk apauga ar kokiem un solījumu vairot pievienoto vērtību Latvijas eksporta precēm. Informācijas tehnoloģiju fakultātes studenti skaidroja, ka ar precīzu izvēli var tālu tikt, paspējot gan studēt, gan ballēties un atpūsties. Savukārt ekonomikas fakultātes priekšnesumā sprieda, ka tikai ar kopīgu darbu izdosies sasniegt cerēto. Veterināra medicīnas fakultātes studenti izglāba Karaļvalsti. Pēc punktu saskaitīšanas viņi ieguva mazo balvu. Savukārt tehniskās fakultātes studenti īsajā etīdē uzsvēra, ka bērnībā mērķi ir dažādi. Daži grib būt kosmonauti vai pārdevēji, bet dažiem prātā ir konkrētas profesijas. Tāda bija arī stāsta galvenajiem varonim, kas visu mūžu cītīgi studējis, ballītes atstājot otrā plānā. Iestājoties universitātē, students pazaudējis savu sapņu projektu rasējumu un to atredz pēc profesora veiktajām korekcijām. Spītējot apstākļiem, viņš spējas īstenot savu sapni un izveidot Mehvāgena rūpnīcu. Visi prasa, kas tie tādi? Kas tie tādi malači? Kas tie tādi malači? Kas tie tādi malači? Malači! Tehniskā fakultāte izrādījās vislabākā arī žūrijas vērtējumā. Tā uzvarēja Azemetologu svētkos. Bet nu vārds azemetologam. Viņam sakāms, kas tiešām svarīgs. Šodien jūs pirmā kursa studenti esat godam apliecinājuši savu piederību Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Esat pierādījuši, ka spējat būt vienoti savas augstskolas patrioti. Jums tāpat kā jūsu dekāniem ir pienākums šo sajūtu atcerēties ikdienu turpmākajās studiju gaitās. Gan priekos, gan grūtākajos brīžos jums jābūt vienotiem, savstarpēji uzticēties un godīgiem, un to kopā ar saviem dekāniem apliecināsiet ar svinīgo solījumu. Lūdzu dekānus piecelties un pagriezties pret saviem jaunajiem studentiem. Studenti, lūdzu, nometieties ceļos. Pēc sekmīgas mājas darba demonstrēšanas pirmkursnieki nometušies uz ceļiem deva svinīgo zvērestu. Turiet godā un papildināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes tradīcijas. Solām! Līdz ar baloniem pirmkursnieku sapņi pacēlās plašajās debesīs. Latvijas Lauksaimniecības universitātes direktors izteica visiem studentiem arī pateicību par to, ka vasarā viņi palīdzēja augstskolas uzkopšanas darbos. Esiet sveicināti Latvijas labākās universitātes 9 fakultāšu studenti! Saimnieciskais dienests jums saka visiem ļoti lielu paldies par paveikto darbu augusta mēnesī, ko jūs darījāt, palīdzot sakārtot universitātes daudzās ēkas un pagalmus jaunajam studiju gadam. Un nu pienāca laiks dekānu uzrunām.
Apsveicu jūs šajā ļoti skaistajā dienā, šajos azemitologu svētkos, kuros jūs patiešām parādījāt studentisku vienotību, asprātību un ne tikai vienotību katras atsevišķās fakultātes ietvaros, bet arī kopumā visas universitātes ietvaros, jo ļoti jauki atbalstījāt viens otru priekšnesumus. Vissiltākie sveicieni, protams, manai labākajai Latvijas labākās universitātes fakultātei. Dāvanā no dekānas topošie lauksaimnieki saņēma kliņģerus. Arī ekonomistiem tika liels kliņģeris. Eki, jūs vienmēr esiet labākie. Ar jūsu zināšanām mūsu valsts attīstīsies, lai jums spēks arī turpmāk studijās. Bet pārtiks tehnoloģiju fakultāte ieguva 3 noslēpumainas kastes ar gardumiem. Paldies par spēju īsā laikā saliedēties un parādīt, ko jūs varat. Bet man jau vienmēr ir mīļi pārtiks tehnoloģijas fakultātes studenti. Es jau dotu jums visas dāvanas, bet droši vien, ka tā nedrīkst. Sveicināti Latvijas labākās universitātes 1. kursa studenti! Jūs šodien bijāt brīnišķīgi, visi, bet īpaši prieks man par informācijas tehnoloģiju fakultāti. Jūs bijāt šodien labākie. 1. kursa studenti, jūs pat nevarat iedomāties, cik jūs šodien bijāt fantastiski. Un palieciet tādi visu savu studiju laiku. Bet LIFS studentiem tradicionālais LIFU kliņģeris. Man prieks par to, ka studentu saimei ir pievienojies tik daudz jaunu, gudru, izdomas bagātu un enerģisku jaunu cilvēku. Un lai jums šī enerģija saglabājās visus turpmākos studiju gadus. Bet īpaši es gribētu sveikt savu sociālo zinātņu fakultātes pirmkursniekus. 5 pirksti rokai, tas ir maz. Savilkti dūrē, tas ir spēks. Arī jūs šogad neesat daudz, bet esat parādījuši, ka visi kopā varat daudz padarīt. Lai jums turpmāk arī tāda pati vienotība un izdoma, kādu to parādījāt šodien. Jūs bijāt visi lieliski un jūs fantastiski demonstrējāt mūsu fakultāšu vienotību. Paldies jums par to! Un paldies manas mīļās Meža fakultātes 1. kursa studentiem gan par to jūsu lielisko priekšnesumu šodien, gan par izcīnīto 1. vietu sporta sacensībās. Topošiem veterinārārstiem savus solījumus izpildīt būs vēl grūtāk. Īpaši es šodien gribu sveikt veterinārmedicīnas fakultātes studentus. Jūs visi esat šodien apsolījuši azemitologam, ka jūs iegūsiet izglītību. Dažs pēc 4, pēc 5, vai veterinārmedicīnas fakultātes studenti pēc 6 gadiem. Un mēs stingri sekosim pakaļ tam, lai jūs turētu šo solījumu, jo kārtīgs cilvēks tur solījumus. Un es novēlu, lai jūs būtu tikpat vienoti, kā jūs bijāt šodien, tikpat radoši visu 6 studiju gadus, īpaši veterinārmedicīnas fakultāti. Protams, bet pārējie 4, 5, cik nu kuram būs nepieciešams, lai izglītību iegūtu. Bet īpaši ar saviem pirmkursniekiem lepojās Tehniskās fakultātes dekāns. Jāatzīmē fakts, ka tieši Tehniskās fakultātes 1. kursa studenti jau 2. gadu pēc kārtas ieguva galveno balvu. Es sveicienu sūtu, protams, jums visiem, bet visciešākie mani sveicieni mūsu talantu fabrikai, kura saucās arī Tehniskā fakultāte un viņas studentiem. Visas 9 Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes ir vienādi svarīgas Latvijas attīstībai. Par apliecinājumu tam katra saņēma ābolu maisu. Jo vairāk profesionāļu mums būs, jo labāka būs mūsu tautas nākotne.